Čau visiem! Tad Marta. Šodien es zīmēšu vienu no šopkiniem, piemēram šādu, bet citu. Un tur apkārt būs visādi tādi, tā kā, jūs zināt, tādas dekorācijas. Bet to es nebiju uzfilmējusi, tāpēc šī būs pirmā daļa. Un, kā jūs redzat, man ten ir šopkini daudz un ten. Bet ten ir tikai 4. Jā, ten neviena nav iekšā. Bet es izvēlēšos, jo man ir tik daudz, kur es nevaru izvēlēties. Bet, kā būtu šo šopkini? Ar tiem šopkiniem ir jānostādina vienalga, kur jums ērtāk. Un jā, es zīmēšu ar zīmuli. Ja kaut kas noiet greizi, es to izdzēsīšu. Un, lai sākot, es sākšu ar viņas kājām. Tātad. Tad ar viņas kājām man ir jāsāk būt tikai šādi. Ten. Ko mēs varētu zīmēt? Pareizi, zemenes, vai glāzes, vai kokteļus, vai lapas. Es izvēlos lapas, tās izstāsta daudz smukāk, jo var kaut ko zīmēt, kas ir viņu virsū. Tāpat tās arī darīju šitiem vienam šopkinam. Es nezinu daudz no 4. daļas vienkāršīgi vārds. Es puķes zīmēju, ten 2 puķes. Tā es arī darīšu šitien. Uzzīmēšu visur apkārt, ne jau puķes, bet lapas. Kā tas izskatās, bet viņas izstāsta atšķirīgi bišķīti, bet šitā bilde, tā šopka izstāsta gandrīz tā kā vienādi. Bet cerams, ka jums patika šis video. Un tā! Redzēšu jūs nākamajā video.